Tad mūsu neformālajā studijā Aiga Aizpariet, ja? Jā. Un Jānis Goldbergs. Un mūsu tas pamattēma ir, ko mēs esam iedomājušies, ir atvērtais cilvēks un tieši mazliet saistīts ar politiku, vai ne arī. Tā var teikt, esat bijusi politiskajās partijās un vairākās pat. Jā. Jā, tā ir sanācis. Esmu vienā vēl ar vienu un kopumā esmu bijusi 2 partijās. Jā, Diemžēl tā pirmā manā ieskatā bija zināmā mērā kļūda, bet no kļūdām mācāmies. Jā. Un es esmu strādājusi vēl 2 politiskām partijām, neesot šīs partijas biedrs. Tas ir tā, ka vienkārši kā darbinieks uz kampaņu. Tātad būtībā ir tas politiskais insider tas aspekts, un otrs ir, Aiga ir diezgan atklāta sociālajos tīklos, un šobrīd medijos ļoti aktīvi pēta, varbūt citi žurnālisti, tādu lietu kā tie, kas darbojās ar pseidonīmu un kaut kā, un ir tur slēpti, un tad viņi kaut ko kritizē, bet Aiga to dara ar savu vārdu, un izsaka, sekoju jums jau no kaut kāda 17. gada, diezgan pasen, un tad arī atceros, ka bija, ja nemaldos, pirmās kritiskās piezīmes bija, man tā liekas, par jauno konservatīvo partiju, par Bordānu, par Jūrašu. Es tagad necitēju konkrēti, bet vai bija? Jā, pilnīgi noteikti bija. Tātad es biju jaunās konservatīvās partijas biedrs, un tajā brīdī, kad es tur iestājos, mana pārliecība bija tāda, ka ir jāstiprina konservatīvā doma vispār. Kā mēs zinām, varbūt tad jāsaka neliela atkāpe. Šobrīd, protams, Ukrainas notikumi ir nomainījuši visu, bet pirms kara Ukrainā varbūt tās lielākās cīņas politiskajā laukumā bija ideoloģiskas. Varbūt jūs atceraties, nezinu. Bija ļoti, kā lai saka, nokaitētas emocijas, asas diskusijas, apvainojumi, apsaukāšanās tur par konserviem viens otru, par atpakaļ rāpuļiem un vēl kaut kā. Un es tajā laikā strādāju Nacionālajā apvienībā uz konkrētu Rīgas domas kampaņu un vienkārši savā profesionālajā komunikācijas darbā. Un man tas tā ļoti trāpīja, jo man likās, mēs tomēr to Latviju tā kā visi kopā mēģinām padarīt labāku tā vai citādi, un ka tik ļoti asi viens pret otru un kādēļ tā notiek un tā. Un kā jau vienmēr tā lieta ir tāda, ka kritizēt no malas ir viens, un likās, tad ir arī kaut kas jādara pašam. Un tajā brīdī Nacionālajā apvienībā bija redzama politiķa Baiba Broka, un mēs ar viņu nesapratāmies, un tas bija tāds ļoti privāts iemesls neiestāties partijā, kurai es strādāju. Un tāda gara atkāpe, un tādēļ es aizgāju pie Bordāna uz jauno konservatīvo partiju, ar domu, ka tas atbilst manai konservatīvai pārliecībai, tādā ideoloģiskā ziņā, kad mēģināsim Tāpēc programmas paskatījāties, un it kā viss labi. Vairāk ideoloģijas dēļ pat, un programmas jau redzēt raksta uz konkrētām vēlēšanām. Pašvaldībai tur var būt vienas lietas iekšā, tad saimai konkrētajā brīdī varbūt aktuālāks ir kaut kas, bet ideoloģiski, ja tev dara ideoloģiskā platforma, tad tu tālāk vari darboties tajā partijā. Un ar tādu domu es aizgāju, un tajā brīdī partija tikai veidojās. Tur nebija, es neatceros, tur tās Linkaitis atnāca vēlāk, vēl daudz cilvēku tur nebija. Un tas, ko es ieraudzīju, bija tādu nosacīti pamatiņu, uz kā varētu kaut ko veidot. Un to mēs arī darījām. Un sākotnēji man šķiet, tur bija ļoti, kā lai saka, perspektīvas projekts. Tur varēja izveidot Čaugati Eglīti partijas vadītāju. Tur varēja izveidot stipru, ilgtermiņa labu partiju. Kādēļ tas nenotika, neejam detaļās, bet tas ir viens no iemesliem, kādēļ es to uzskatu par kļūdu. Jo šie cilvēki, diemžēl, šo lielisko iespēju izveidot lielu, stabilu un stipru politisko spēku, viņi vienkārši to iespēju palaida garām. Tad tas konkrētais jautājums jau par komunikāciju Twitterī, kas ir mūsu, teiksim, tā kopējā saziņas platforma, kurā es jums sekoju, es nezinu, Facebook vai kaut kāda Instagram cits. Tad jūsu kritika sākās pēc tam, kad jūs aizgājāt projām, ja jūs viņus kritizējāt arī pilnīgi atklāti un tieši vēl esot partijā? Mana kritika bija par to, ko viņi darīja. Jo viens ir tā kā priekšvēlēšana kampaņa, kuras laikā
Varbūt ir dažādas polemikas un, nezinu, tur emocionāls debats vai vēl kaut kas, bet otrs ir, ka tu nonāc reālā varā un mēs iekļuvām Saeimā 16 deputāti no 0. Tas ir liels panākums. Pēc 18. gada jā, 18. gada vēlēšanās. Un tad, ko viņi sāka darīt, un tad par to bija kritika, jo tas, ko Bordāns Jānis izdarīja, viņš nodeva savus solījumus, viņš nedarīja to, par ko viņš bija ievēlēts, un par to arī bija tā kritika. Bet jūs vēl bijāt partijā, jā? Pēc tam tikai sākāt jau Twitterī. Tā kā... tur ir jāsaprot tie datumi, bet redziet, Twitteris vai X vietne šobrīd arī tas ir tikai tāds viens neliels kanāls. Tieši tā mums katram ir vairāk sociālie tīkli, un atgriežoties pie tās anonimitātes vai ar savu vārdu, man šķiet, ka tas ir tā, es pilnībā saprotu tos cilvēkus, kuri vēlās varbūt paust viedokli un negrib zem tā parakstīties, jo viņi baidās, nezinu, no represijām darba vietā, no kaut kādām, kaut vai arī tur paziņu draugu līmenī, lai vienkārši nezinu tavs uzskats un tā, bet būtībā tas ir nenormāli demokrātijā. Demokrātijā tev nav jābaidās paust nevienu uzskatu. Jā, bet realitāte ir tāda, jūs paudāt savu viedokli, vai tas kaut kā ietekmē tās attiecības, tieši tie publiskie paziņojumi? Es domāju, ka lielā mērā tas, ko darīju es, viennozīmīgi arī ietekmēja to, ka šī partija vairs nav Saeimā. Ne jau tikai mans Twitter konts nenoliedzami. Publiskā doma ir tāda lieta, kas tiek kompilēta no ļoti daudz mazām pilītēm, tāda mozaīka. Un tad šīs daudzās mazās pilītes saliekās kopā un viņas veido, teiksim tā, sabiedrības domu. Tas jau ir tas, ar ko strādā sabiedriskās attiecības mēdīju. Jā. Es mēģinu saprast, cik lielā mērā šī komunikācija vai tas, ko jūs atklāti pasakāt, arī ietekmē konkrētās attiecības ar partiju un tiem darboņiem. Varbūt pienāca kāds uz ielas, bet es, Aiga, tu esi insiders, tu varēji tev mutu paturēt, tā nav bijis. Draudējuši man nav, nē, es domāju tādā ziņā vai kaut kā pārmetuši. Redziet, man īsti nepatīk vārds attiecības tādā politiskā kontekstā, jo es ļoti nodalu darbu un privāto dzīvi. Līdz ar to man tajā brīdī politika bija darbs, un darbs ir darbs. Tu vai sasniedz rezultātu, kaut ko izdari vai neizdari, tur nav attiecības. Tur nav man patika, nepatika vai kaut kas tāds. Protams, ka kādam tur bija kaut kāds aizvainojums. Jā, man Sants Rīkstiņš kaut ko laikam vienreiz pateica. Bet tas, ka kādam ir aizvainojums, man tā kā neattur nevienā brīdī darīt to, ko es uzskatu par vajadzīgu rezultātu sasniegšanai. Nākamais ir, labi, jūs aiziet no partijas, kritizēt viņu, visi zina, ka jūs tur esat bijusi un darbojusies, un tagad ir kā startēt kaut kur citur, vai tas nav kā šķērslis, viņš par tiem savējiem, kas bija iepriekš viņa savējie, runāja kaut ko sliktu, vai tas neliek šķēršļus tīri, ja jūs nodarbojaties ar komunikāciju, un tas ir tomēr darbs un bizness, un piedāvājat savus pakalpojumus, viņi atnāks pie mums un atkal izrunāsies. Pirmkārt, tā var par jebkuru cilvēku domāt, jo jebkurš, ja viņu nostādītu tādā situācijā, kādā tobrīd nostādīja mani, kad es principā pāris dienas vadīju Dagmāras Pētners legālas biroju un jau tur biju darba vietā, un tad bez iemesla man vienkārši palūdz doties prom. Jā, Jānis Bordāns ir tāds cilvēks, kurš ir slavens ar to, ka cik man zināms, lai nevarētu iesūdzēt par godu un cieņas aizskaršanu, viņš arī iepriekš ir ļoti bieži atbrīvojies no saviem tieši tuvākajiem, tiem, kas viņam ir visvairāk palīdzējuši saucamajām labajām rokām. Un es uzskatu, ka pie tās viņu iekļūšanas es viņam ļoti palīdzēju. Un līdz ar to man tas bija tāds duncītis mugurā, tāda nodevība, un man godīgi sakot, ir gluži vienalga, ko kurš no malas par to domā. Jo tie cilvēki, kuri varbūt kaut ko domā, varbūt rīkotos ļoti līdzīgi, ja ar viņiem kaut ko tādu izdarītu. Tas pirmkārt. Par būšanu citā partijā. Vai kaut vai veidot citu kampaņu, tas jau nav jābūt obligāti partijā. Tas ir, darbs arī un iet un teikt, hei, es jums varu uztaisīt, vai, ja jūs vienmēr uzaicināja, jūs pat neesat piedāvājis pakalpojumus.
Man tad par savu karjeru ir ļoti sarežģīti runāt, jo es šobrīd esmu aizgājis vispār no komunikācijas laukuma un strādāju pavisam citās lietās, bet runājot par to, viss ir ļoti subjektīvi. Tu vari noalgot labāko profesionāli, īpaši politiskās kampaņās, labāko profesionāli tādēļ, ka viņš zina, kā sasniegt rezultātu, bet pirms 4 gadiem viņš varbūt strādāja taviem konkurentiem. Tas ir tas pats. Respektīvi, kaut kādā mērā, protams, būt par partijas biedru nav tas pats, kas strādāt. Tās gan ir nodalāmas lietas, jā. Un brīdī, kad tu esi biedrs, tu esi daļa no šīs organizācijas, no šī vienotā veseluma, bet arī biedri jau virza un rada to, kā šī organizācija mainās un veidojās. Un es, piemēram, uzskatu, ka brīnišķīgi, ka mēs toreiz 50 biedri aizgājām, jo vismaz kaut kas tur sāka notikt, tajā, jo ja mēs visi piekristu vai pakļautos vai vēl kaut kā, tas, manā izpratnē tā nav demokrātija, un partija ir demokrātiska organizācija. Šobrīd es esmu Latvijas zaļajā partijā, brīnišķīga partija, tiešām prīstam bez uzspēles, ļoti patīk partija, cilvēki, vadība, viss ir lieliski, un tā organizācija ir tiešām demokrātiska. Es tur, es neesmu aktīvajā politikā šobrīd ne tuvu, bet tur ir bijuši cilvēki, kuri kritizē, ļoti lielā mērā kritizē partijas vadības lēmumus, vai tajā brīdī kaut kādas... Tas ir viens ir iekšēji, otrs to likt publiski uz galvu. Nē, ziniet, tas nav atdalāms, jo tajā brīdī, kad tu kritizē kongresā no tribīnas, arī tur ir žurnālisti, un tas arī var iziet uz āru. Tas nav atdalāms. Protams, ka ir kaut kāda iekšējā ētika, un, piemēram, brīdī, kad notiek kampaņa, tu nebūtu jauki kritizēt pašam savas darbības, jo tad nonāc kaut kādā pretrunā, kādēļ tad tu tur vispār esi. Man nav bijusi tāda situācija pagaidām šajā partijā. Bet tas, ko es gribēju pateikt, es neredzu tādu īstu pretrunu no pāriešanas no vienas partijas otrā. Latvijā to bieži kritizē, bet tad ir atkal jākāpjas atpakaļ. Kā mums vispār darbojas šī sistēma Latvijā. Jo es uzskatu, ka mums vajadzētu vienu lielu partiju, kurā ir vismaz 10 000 biedru, un tad mēs varētu par kaut ko runāt. Kamēr man ir, šobrīd jau nedaudz labāk, bet kamēr man visapkārt ir atkal tāpat JKP, mums tur laikam uz papīra tajā laikā skaitījās 800 vai 900 biedru, bet reālo aktīvo cilvēku bija jau 50. Un kamēr tu esi šajā 50 vai 100 cilvēku, labi, uz kongresu atnāk 200 tādā grupiņā, tad es pat nezinu, vai mēs varam skatoties no tāda valsts interešu viedokļa pretstatīt, ka tas ir kaut kā vieni 200 pret otriem 200, vienalga uz kopējo fondu, tas ir nekas. Saprotiet, tas ir nekas. Kādēļ jūs prāt, mums ir tik mazskaitlīgas partijas? Tas jau ir tā kā vēsturiski. Laikam LNK bija kādreiz pēdējā, kur bija kaut kādi 5000. Tur, tas ir ļoti senos laikos. Tur bija 5000, es starp citu nezināju, cik LNK bija. Manuprāt, ka es tagad varu sameloties, bet pirms viņi apvienojās ar Tēvzemē un Brīvībai, tad viņiem bija ļoti daudzskaitlīgs tas pasākums, bet tad pēc apvienošanas tur viss kaut kā pašķība. Tad tā, manuprāt, ka bija pēdējā daudzskaitlīgā. Bet teiksim, kādēļ neviena partija nav spējusi vairs aizraut, kopš 90. gadu vidus skatās, kas tik nav bijis. Tur Saimnieki un Tautas partija un teiksim, visi jau bijuši kaut kā tajā 1000 maksimums robežās. Vispār labs jautājums, cik bija Tautas partijā Ziedu laikos? Varbūt ka pēkšņi bija kaut kas vairāk. Vienalga, šobrīd skaitās laikam oficiāli vislielākā ir jaunā vienotība, kas ir apvienība, partija apvienība ar kaut kādiem ap 2000 biedru, tas ir maksimums Latvijas, un tas ir vēl ar vienu ļoti maz. Prasīt uz 10. Es gribētu 20. Es gribētu partiju 10 000, vai partiju apvienību, un tad ar to var kaut ko izdarīt. Un tādēļ es arī esmu ļoti pārliecināta, ka jebkādas jaunas partijas dibināšana nav īsti ceļš vai instruments, kā tiešām panākt nopietnas pārmaiņas valstī, jo nodibinot vēl vienu partiju un vēl vienu partiju, ir kaut kā jāskatās, es nezinu, kā apvienoties, tā nav galīgi jauna ideja, bet tā. Bet jūs jautājāt, kāpēc nav
cilvēku partijās tas ir ļoti komplekss jautājums. Es domāju, tas pat nav tik daudz atkarīgs no tā, ka viena konkrēta partija nav spējusi aizraut vai piesaistīt, bet tas ir tāds vēl plašāks laukums. Piemēram, nav noslēpums, ka notiek dažādas melnā PR kampaņas un tādas lietas pret tiem, kuri aktīvi darbojas politikā. Un tas ir gadu gaitā izveidojis tādu, kā lai saka, fonu, ka būt politikā ir kaut kas slikts, nezinu, netīrs. Tad, aptuveni, ja tu iesi, tad tev jau draud kaut kādas eventuālas nākotnes nepatikšanas tikai tāpēc, ka tu iestāsies partijā. Dīvainā kārtā, un to gan es tagad gribētu pateikt, es nesaprotu, kādēļ valsts iestādēs vēl ar vienu skatās, kā lai to pasaka, tā pieklājīgi skatās slīpi uz politiskām piedarībām. Tas ir ļoti nepareizi, mīļie draugi. Tas ir vienkārši nepareizi. Ja Starp citu, pat ļoti, ļoti attālos novados, kas kādreiz bija vēl pirms administratīvās reformas, ja nemaldos, tur ļoti mazās pašvaldībās, tad mēģināja iekļūt tur direktors vai izpildu direktors vai tad izpildu vara tādi cilvēki, kuri, teiksim, vairs nevarēja startēt tur Liepājā, Rīgā vai vēl kaut kur, jo viņiem ir bijusi tāda partija, kas pēkšņi nav iekļūst vēlēšanās un viņi ir aiz borta skaitās. Tā ir viena no tām lietām, kad teiksim, administratīvā izpildu aparātā partija tiek saistīta arī ar to būšanu amatā, un ka tu esi īstajā partijā, tad tu tā kā vari, un ja tu esi jau izkritušā, tad tur tev ir problēmas. Manā izpratnē tā ir tik provinciāla domāšana, jo es esmu dzirdējusi no ministrija ierēģiem, es diezgan ilgus gadus strādāju valsts pārvaldes iestādēs ļoti dažādās, un esmu dzirdējusi, mums vajag politiski neitrāls cilvēks. Es atvainojos, kas tas tāds ir politiski neitrāls cilvēks. Es ļoti ceru, ka šis ierēdnis vai pilsonis iet balsot vēlēšanās. Tātad viņam ir kaut kādas savas politiskās izvēles. Tas, ka viņš tajā brīdī nav iestājies partijā, varbūt drīzāk parāda kaut kādu nevēlēšanos iesaistīties un zināmā mērā inertumu un tā tālāk. Tas nav nekas labs, ko cildināt, ka tu stāvi malā un nevēlies. Kā lai pasaka, nevēlies iesaistīties arī jebkādu darbību. Es īsti, es, protams, saprotu, ka ne visi cilvēki var sekot politikai un ir citas jomas, un tas paņem milz daudz laiku, lai tu būtu profesionāls savā jomā un sekotu visam tam jaunajam, kas tur nāk, kur vēl kaut kam, ja? Tā var būt. Bet kādēļ, es vēlreiz saku, kādēļ politiskā piederība un kaut kāds ierindas biedra status ir mīnus mūsu valstī, to es nekad neesmu sapratusi. Iespējams, ka tieši tādēļ to cilvēku, kas ir ar savu uzvārdu un politikā, vismaz, ja ne pirmā līmeņa zvaigznes, tad tur otrā un trešā, ir maz tādu, kas saka tīra taisnība. Ja mēs paskatāmies Tāļa linkēt kaut vai tvītus viņa ministrēšanas laikā un ārpus ministrēšanas. Tur ir krasas izmaiņas. Tad, kad viņš bija satiksmes ministrs, viņš lika tvītus, ka viņš braukā pa koridoriem ar savu elektroskūteri un cik tas ir skaisti, kā viņš tur veido jauno transporta mugurkaulu. Un, teiksim, tad līdz, ko viņš ir ārpus varas, tā viņš uzreiz pievēršās tādai smagai kritikai tur visās jomās. Tā publiskā komunikācija, kamēr ir koalīcijā un partijās, viņa ir tāda pavisam sausa un es teiktu, mazliet tāda melīga ar to, ka daudz ko nesaka. Vai, teiksim, tajā brīdī, kamēr, piemēram, jaunā konservatīvā partija pašos pirmsākumos vēl jau neko nebija ievārījuši, jūs arī teicāt visu taisnību, vai tomēr, piebremzējam un nesakām? Redziet, tas tāds ļoti liels vispārinājums, visu taisnību. Vienmēr jau mēs nonākam pie tiem konkrētiem gadījumiem, par ko mēs runājam. Es piekrītu, ja ir viens politiķis, kura
kaut kādas politiskās izdzīvošanas ilgtermiņa minimums ir par vienu un to pašu konkrētu tēmu vienreiz teikt to un otrā reizē klāj pretējo. Nu, tas ir mazliet dīvaini, maigi izsakoties, jā, un tādu politiķu mums pietiek. Bet tas ir par konkrētu lietu. Es nezinu, piemēram, mums vajag to un to ieviest, vai nevajag. Vienu gadu viņš domā, ka vajag, bet tad pēc pusgada viņam jau liekas, ka nevajag. Bet, labi, tas ir varbūt tāds piemērs, bet ko nozīmē vispār kritizēt kaut kādu organizāciju, kura ir nepārtrauktā kustībā? Viņa jau izmainās. Jo, piemēram, es nezinu, piemēram, vēlētos izveidot tādu apvienību no vairākām partijām un ticēt, ka rīt pie mums atnāks, 5 Latvijas gaišākie prāti ar Hārvardas, Oksfordas, kādiem diplomiem. Un izdarīs fundamentālu izrāvienu, tādu palēcienu virs visa esošā līmeņa. Un tas var notikt vienā dienā. Un tad mēs varam pāriet no teikt, ka tā organizācija jau nekam nedara, un pēc nedēļas viņa jau ir pilnīgi kaut kas cits, un viņa jau kaut kam dara. Tā var notikt, ja? Un tas ir arī par to manu kritiku. Tajā brīdī, kāda tā JKP bija tajā brīdī, viņa nekam nedarēja, jā. Jo šie cilvēki, kas bija nākuši no Knāba, Juris Jurašs un Ripa Jutstrīķa, kuras vairs nav šajā pasaulē, viņi mēģināja ar tādām, kā lai saka, tādas iestādes, kur ir ļoti stingri reglamentēta vadība, kur viss ir sakārtots pa hierarhiju līmeņiem, viņi tā mēģināja būvēt partiju. Jā, politiskā vertikāla. Tā nevar būvēt partiju. Partija ir demokrātiska platforma. Tur nevarēja. Un tas bija tas, kur mēs nesapratām. Es teicu, ja jūs tā turpināsiet, tad nebūs. Un viņi tā turpināja un nav. Lūk. Jā, pārējot, varbūt tagad ir jauns politiskais spēks, labi zaļā partija. Man jau kā žurnālistiem uzreiz skaidrs, es zinu, ka jūs šobrīd teiksiet, viss ir labi, viss ir pozitīvi, viss skaisti. Šķiet, ka Twitterī arī neesmu pamanījis neko, ka teiktu slikt par viņiem. Bet tā tiešām ir? Pirmkārt, man ir maza iebilde. Zaļā partija ir vecākā, nevis jauns politisks spēks. Jauns ir apvienoties saraksts un nesen izveidots, bet zaļā partija ir tātad viena no vecākajām partijām. Tādēļ tas bija viens no iemesliem, kādēļ es tur vēlējos būt, jo tā organizācija, kas ir būvēta jau uz tādiem pamatiem, kas sākās pirms 33 gadiem, atmodas laikā, kad bija vides aizsardzības klubs, tur pirmās kustības pret metro un tā tālāk. Un tas ir tāds fundaments, kad sabiedrība apvienojas kaut kādām idejām. Un tas arī ir tas tā politikas būtība, ka principā jau vajag apvienoties nevis, lai nonāktu amatos vai organizācijā, bet idejām. Un tur, kur šī ideja ir apakšā, un tā ir nacionāla apvienība, tad nacionālā ideja ļoti stingri viņa stāv. Zaļai partijai un vēl kaut kādām organizācijām, es tiešām tagad nesaku, tur arī var just, ka viņš tāds gaisa spilvens nes un tas darbojas. Un tās, kuras ir tādas mākslīgi salipinātas, es te pieminēšu to pašu Gobzemu kaimiņu, kas mums tur bija, viņas arī izšķīst pēc tā viena sasaukuma, jo izņemot protestu, nav idejas, nav idejas. Es nezinu, vai es atbildēju. Šeit ir drīzāk tas jautājums, vai ir partija, kas ir spējīga pieņemt savu biedru, kaut vai kongresos to publisko kritiku, un viņiem tas notiek? Tā kā runājat pretī? Atkal nodara. Jā, mēs noteikti kongresos runājam, bet nodalam divas lietas. Pieņemt kritiku, vienkārši noklausīties un neko nedarīt, vai arī kaut ko reāli izmainīt tajā partijas kursā vai darbībā, vai, darbībās saimā, vai pašvaldībā vienalga kurā līmenī. Un tās ir tādas, divas dažādas lietas, jo kritizēt vienkārši kritizēšanas pēc jau arī nav jēgas. Parasti, ja kāds nāk ar kritiku, tad viņam ir stāsts, ko vajadzētu darīt savādāk. Un, tā ir tā diskusija, kurā tad rodās. Demokrātijā ir tā, ja vairums grib iet pa labi, tad ejam pa labi. Un tas, ja 3 turpina teikt, ejam tomēr pa kreisi, viņi var turpināt to teikt, bet viņi ir 3. Ja? To var saukt par kritiku. Piemēram, ja es būtu kaut vai tā kā pietuvināti zaļā partijā, tur pašā kongresa beigās nosēties, es teiktu,
Kāpēc jūs visu laiku esat kaut kādas vienas partijas pavēnīgi? Kāpēc jūs nekad nestartējat, kā paši, kā Rikija, kā zaļā partija neiet uz vēlēšanām ar savu karogu? Man tā šķiet, ka tomēr viņi kaut kur tā paliek otrā plānā ar visu nosaukumu. Labi, ir tur Līdeka, ir Bergmanis, ir tur varbūt daži redzami cilvēki, bet līdz ar to, ka tas ir šobrīd zem apvienotā saraksta iepriekš zem zemniekiem, tā kā zemnieki pat ir paturējuši to nosaukumu otro daļu, tad vai šāda kritika pēkšņi nav parādījusies? Par to varētu tā kā runāt. Es neesmu dzirdējusi, bet mans redzējums ir tāds, ka tās bija vēsturiski veidojies, jo tajā brīdī, kad zaļie apvienojas vienā apvienībā ar zemniekiem, tam bija loģisks pamatojums. Mums vēl nebija Eiropas Savienības zaļā kursa, kas ir kaut kādā pretrunā ar konvencionālo lauksaimniecību, bija tādas kopīgas intereses, es pieļauju, tad, kad viņi apvienojās. Man gan tagad ir jāskatās pašai atpakaļ pa gadiem, kas tur bija aktuāli, un kas nebija. Un tad šai savienībai bija tāds loģisks pamatojums, vēlētāji to arī novērtēja, viņus ievēlēja, viss notika, tā kā viss bija labi. Un tad gadiem ejot mainījās, tātad situācija mainījās, ekonomika mainījās, lietas un sākās pretrunas, jo tas, kas ir zemnieku intereses, nav vienmēr vidas aizsardzības intereses un otrādi. Un es saprotu, ka pat neņemot vērā varbūt tur vēl citus faktorus, kas tika piesaukti pie šķiršanās, bet es negribu komentēt to atdalīšanos. Pietiek ar ideju. Bija jau tik daudz bijis to iekšējo pretrunu, ka viņi paši bija noguruši no šīs savienības, bet es tur nebiju, es to nezinu, kā tur īsti bija. Lūk, un tādēļ viņiem tika piedāvāts iesaistīties kādā jaunā savienībā, un tajā brīdī tas likās perspektīvi un vajadzīgi un varbūt labāks ceļš, un tā arī ir normāla, kā lai saka, valsts pārvaldes un politikas tāda izaugsmas forma. Ja tev šajā variantā vairs tu nevari savas idejas pietiekami realizēt un izdarīt pietiekami, tad ir jāiet kaut kur citur. Jā. Liekas, tas ir pareizi. Vēl ir viena lieta, ka teiksim, Latvijas zaļā partija ir, manuprāt, ka viņi ir tomēr nedaudz tādā opozīcijā pret to, kas ir zaļā ideja šobrīd Eiropas parlamentā. Tas, kas ir tā lielais kurs vai lielā sajēga, kas tur notiek, tā frakcija, kas apvieno tās zaļās idejas šobrīd viņas reprezentē Eiropas parlamentā, tie ir šobrīd... Tur ir progresīvie šobrīd. Jā, progresīvie, un mēs esam tā kā kaut kā savādāk zaļi. Kāda tur īsti ir? Tas ir ļoti sarežģīts komplekss ar jautājumiem. Pirmkārt, jau Eiropas Savienības zaļais kurs ir kā lai saka, tāda mega milzīga likumdošanas aktu pakete, kas ietver gandrīz jebko, tā skaitā transporta jomas, tur visu, enerģijas, vienkārši visu. Un katrā no tām jomām ir vēl, 100 apakšjautājumi, un mēs nekad nevaram pateikt, kurā mēs tajā vienā jautājumā mēs stāvam tur, un tajā citā mēs esam tur, nav tāda viena. Jā, tāda aktīva, starp citu, komunikācija no zaļās partijas puses, ne tikai jūs lasot, bet arī citus. Es tā kā baigi neesmu manījis, ka ir retu reizi ir pateikts, ka mēs neesam tie, bet tā skaidra un gaiša, nepārtraukta tāda komunikācija ir, tā nevar teikt, ka būtu. Tātad mūsu šī brīža kandidāti uz Eiropas parlamentu Reinis Pozņaks un Raimonds Bergmanis bija tikko pie Dombūra Latvijas televīzijas raidījumā. Un diezgan īstenībā detalizēti tika tas jautājums apskatīts par zaļo kursu un tā nākotni. Un atkal, tur ir tā pati lielā atbilde, kas šobrīd mums ir liela atbilde gan arī uz visu, ka karš ir izmainījis visu. Un karš Ukrainā lielā mērā var arī ietekmēt to, kā virzīsies Eiropas Savienības zaļais kurs, jo Eiropa jau arī saprot, ka tur ir vairāk jautājumu. Tātad, domājot par Eiropas paplašināšanu, ja Ukraina iestājās, kas ir tad, un vai mēs no Ukrainas varam prasīt to visu, kas jau ir iekļauts šajos likumos, jo pēc kara izpostīta valsts nevar droši vien sasniegt kaut ko, ko mēs sagaidām šobrīd. Pat Latvija nevar izpildīt to, kas tur jau ir iekšā. Lūk, un tas ir sarežģīts jautājums, un tad ir jautājums, vai mainīs kas, kura puse vairāk, kuru mainīs. Bet jā, mēs drusku aizgājām no tās tieši konkrētās Eiropas parlamentā grupas, kura tā kā būtu piederīga zaļā partijai, bet
Es domāju, ka tās deputātu grupas Eiropas parlamentā arī ir mainīgas. Tas jau nav arī tāds, kā lai saka, iekonservēts process. Un ja mēs šobrīd neesam tieši tajā grupā, bet kādā citā, tas nemaina to, ka varbūt mēs tur kādā brīdī varam būt. Nu jā, tur vēl ir par to pašu tulkojumu, kas ir zaļais kurs vai zaļā vienošanās. Es visu laiku uz to Green Deal skatos, man gribās viņu kā zaļo vienošanos tulkot. Bet Latvijā viņi tulko kā zaļais kurs. Un tad man tas atgādina kaut kādu laiku, kad 87. gadā tur kāds no partijas kongresa teica, kurš partija tur tāds un tāds. Šis vārds nes līdz arī tādu arī šo te stingro līniju, kad mēs sakam kurs, tad tas vairs nav nekas maināms. Un manuprāt, kad Latvijā bieži vien tas tā tiek uztverts. Bet patiesībā ir runa par vienošanos starp sabiedrību, politiķiem, uzņēmējiem, visām grupām. Un cik bieži tā vienošanās notiek un cik bieži mēs, teiksim, vienkārši pieņemam Eiropas regulu, kuru mēs paši neesam mēģinājuši ietekmēt. Tas tā kā arī netiek eksponēts. Bet jā, pievēršoties tai lietai par publisko komunikāciju, varbūt noslēgumā es gribētu jautāt, kā ir Latvijas sabiedrībā politiķiem vai ierēģiem? Piemēram, es pieņemu, ka ir vesela virkne ar ierēģiem, kas startē ar anonīmiem kontiem. Jūs viņiem ieteikt, startējiet ar saviem vārdiem un runājiet atklāti un tieši, ko jūs domājat. Un tad viss būs ok, kā jūs domājat. Jūs tā kā no savas pieredzes var teikt, bet jūs neesat valsts aparātā un tā, kā būtu, ja būtu. Jo var secināt, ka ir anonīmie konti, kas ļoti precīzi saka tādas lietas, kuras ir no iekšienes un kuras nevar zināt, teiksim, cilvēki no ārpuses. Tas iznāk Twitterī vai Facebookā parādās. Facebookā gan nav anonīmais tik daudz, bet Twitterī ir anonīmie konti. Twitterī daudz anonīmu kontu. Es, protams, nerunāju par to tiem, kas tur vienkārši lamājas vai vēl kaut kā, bet ir konti, kas runā lietas, kuras nevar zināt cilvēki, kas nav bijuši klāt un nav redzējuši dokumentus. Un teiksim, tu vari sekot dažiem kontiem un saprast, ka hei, tas ir no tās un tās ministrijas aptuveni tādā līmenī ar tādu pieeju. Vai teiksim, lūk, šis te cilvēks regulāri braukā uz ārzemēm, redz tur mūsu valsts vai politiķus un darbiniekus un runā diezgan konkrēti. Un tad gribētu teikt, kāpēc tu nevari, tāpat jau tie, kas tevi tur redzēja un tur runā par konkrētu sarīkojumu, izbraukumu vai vēl kaut kur, vai ir fotografija publicēta, viņi taču zina, kas tur aptuveni bildē. Skaidrs, ka kaut kādā mērā tik un tā ir publisks. Kādēļ tu būtu jāslēp no visas sabiedrības? Tad jūs esat laikam, nevis laikam, bet pilnīgi noteikti vairāk pētījis par mani. Es neesmu domājis tādās kategorijās, vai kādam būtu jāraksta anonīmi vai ar īsto vārdu, jo man vispār šķiet, ka sociālie mēdīji ir tāda vēl vairāk demokrātijā, jo tieši tā, tur katrs dara, ko vien vēlas. Tur nav nekādu noteikumu. Labi, izņemot to, kas ir zem krimināla atbildības, tur kaut kāda aicinājuma uz vardarbību un tā tālāk, kas nav pieļaujami. Bet visam pārējiem, principā, manā izpratnē tas ir labi, ka ir tāda brīvības telpa, kur katrs var darīt pilnīgi, ko vēlas. Tas ir kaut kādā mērā labi. Un, protams, tur var domāt par kaut kādiem psiholoģiskajiem aspektiem, jo cilvēkam varbūt ir grūti, ja viņam pārmet vai, viņu kritizē vai vēl kaut kā, bet tad slēdzies nost, tad nelasi. Jā, bet atbildot tā precīzi, es nebiju aizdomājusies par to, ka varbūt kāds valsts ierēdnis, kurš ir reāli iekšā un viņš pats nepiekrīt tam, ko viņš redz vai dara, viņš kaut ko tur anonīmi komentē vai liek bildes. Mums tā ir, ja? Ir šis tās ir. Es godīgi, es tad neesmu pat pamanījusi, bet visu arī nevar. Ir ļoti daudz sfēras, droši vien, kurās kaut kas tāds varētu būt. Tad jājautā, respektīvi, man nav viedokļi par to, vai ir labi, ka viņš to dara tātad sociālajos mēdījos, Twitterī vai X-ā. Visticamāk labi, vismaz kaut kā labāk anonīmi nekā. Bet man ir lielais jautājums, ko viņš dara kā ierēdnis, tad pa īstam, ko viņš dara. Tikai māja ar galvu un piekrīt, vai viņš tad tur kaut ko arī dara? Tas ir tas jautājums.
Nu jā, un ir teiksim, otra lieta, ka šajā demokrātijā, ko mēs tā kā raksturējam kā leģitīmu, ka mums ir vesela virkne cilvēki, kas arī startē ar saviem vārdiem un tā kā ir atpazīstami, piemēram, tur Mārtiņš Kaprāns vai ne, ir kādreiz bijis arī valsts apprātā un nezinu, vai šobrīd ir, vai ir vēl viens otrs no ierēdniecības un arī no politikas un tā kā, tās lietas, ko viņi saka, jau balansē ar to, ka vai tiešām vajag vēl Latvijas valsti vai valsts valodu un tā. Vai te būtu jāmēģina nošķirt kaut kādu baigaru tādu robežu, vai tomēr tas ir tāds sociālās diskusijas platforma, kur tā kā ir tādi, ir šādi un visi runā, ko viņi saredz? Nē, tad vēlreiz demokrātijā laika pa laikam kāds mēģina iemest, hei, valsts drošību, ko jūs tad šitos neņemat pie dziesmas? Demokrātijā pilnīgi noteikti runāt var katrs pilnīgi visu, ko vēlas. Cits jautājums, vai tas ir atbilstoši tam amatam, ko viņš tajā brīdī ieņem. Tas ir viens jautājums. Un otrs jautājums ir, kas ir valsts intereses. Jūs ļoti labi pateicāt par vienošanos, ka tas ir tāds kontrakts starp uzņēmējiem, valsts pārvalde, sabiedrība. Principā valsts jau ir tas pats. Kas tad ir valsts? Pēc būtības. Valsts jau nav himna, karogs un prezidents. Valsts ir vienošanās, ka šiem visiem cilvēkiem kaut kādā nosacītā teritorijā ir šādas kopīgas intereses. Un kā viņas sabalansē, tā ir politika. Un tad, kad sabiedrība kaut kā vienojas, kā tās intereses sabalansē, tad viņa veiksmīgi funkcionē un tiek uz priekšu. Un tad, kad kaut kas iestrēgst, un mēs iestrēgstam tajā cīņā, un netiekam ne uz vienu pusi, jo viena grib pa labi, viena grib pa kreisi, vai otrādi, vai vēl kaut kā vienu uz augšu, vienu uz leju. Un tas, man liekas, ir nedaudz Latvijā vērojams vismaz kaut kādos brīžos, ka mēs tā īsti netiekam nekur. Un starp citu, es zinu, par ko es gribēju parunāt, ja drīkst. Mēs gadu desmitiem, 20 gadus, man šķiet, baidījāmies, piemēram, nojaukt to pašu uzvaras pieminekli, jo mēs teicām, ka būs drausmīgi nemieri, nopietni. Viņi taču atnāks, mēs nenoliedzam, zinām, ka ir gan 5. kolona, gan cilvēki, kuri vienkārši, viņiem ir kaut kāds sentiments vai tur dzimtas saknes Krievijā. Jā, viņi šobrīd ir Latvijas pilsoņi, viņi dzīvo šeit, bet vienalga bija visu laiku tā saruna, mēs nevaram vērciet Krievu skolas, mēs nevaram beigt tātad mēdījus Krievu valodā, mēs nevaram nojaukt pieminekli, jo būs mega protesti. Es nezinu, nāks uz Saimu, metīs ar akmeņiem pa logiem, kaut kas būs. Nojaucām pieminekli, kaut kas bija. Tas, ko es vēlos pateikt, šie cilvēki varbūt ir daudz lojālāki, nekā mēs vispār iedomājamies. Kāpēc mums bija tādas bāžas, ka tas, ko es teicu, šī saruna starp kaut kādām divām daļām sabiedrībā, viņa notika. Nojaucām, nekas tāds nenotika. Ja? Un tāpēc varbūt īsi pēdējais, varbūt arī daudzos citos jautājumos, kur ir mega tādas sadursmes publiskajās, varbūt vienkārši vajag pamēģināt un kaut kā vienoties. Un varbūt tas būs vieglāk nekā izliekas. Un vēl kā jums šķiet, tas tiešām pēdējais jautājums par kaut vai platformu X, bet tikpat labi varbūt Facebooks. Nereti tiek teikts, kad politiķi Saeimā pārāk jau ietekmējas no šīs Twittera vai X platformas vai lasot citus sociālos tīklus un pārāk tā sāpīgi reaģē un, piemēram, pieņem lēmumu. Pēc 2 dienām tur ir sociālais sprādziens tīklos, kas, teiksim, pēc auditorijas rēķinot, ja būtu pārdesmit tūkstoši, ja Twitteris būtu uzskaitāms un tā nav liela sabiedrības daļa, tad lēmums tiek atcelts vai apturēts vai mainīts un tādi ir vairāk tie lēmumi. Tā kā diezgan tāda saistīta reakcija starp sociālajiem tīkliem un valdības vai Saeimas reakcijām un pēkšņi lēmums maina. Jūsuprāt, vajadzētu tik reaģēt uz šo atcelt lēmumus, mainīt Saeimas pieņemtās lietas pēc sprādziena sociālos tīklos? Vai tomēr tas nav tik, būtu jāizstāv vairāk lēmumu pieņēmēju izdarītās izvēles un balsojumu un jāmēģina pierādīt sabiedrībai, ka mēs lēmām, mēs nobalsojam, tas ir pareizi. Gan. Manuprāt, ir ļoti labi, ka sabiedrībai ir jebkādas iespējas ietekmēt varu.
jebkādas. Vai šis instruments ir sociālajie tīkli vai cits nevalstiskās organizācijas, vai jebkādas. Balso, piemēram, LV. Jo kas tad veido politiku? Politiku veido dažādas ietekmes. Jā, tie cilvēki, kuri ir ievēlēti, viņi ir varā, viņiem ir savs kaut kāds uzskatu kopums un tā tad uzstādījumu ideju mērķu kopums. Bet tad nāk šīs visas ietekmes, kuras ietekmē nevalstiskās organizācijas, interešu grupas, vienalga, jebkās jau no sabiedrības. Un vai tas nāk tieši caur šo platformu X vai ar kaut kādu savādāku vēstuļu rakstīšanu, tas jau nav vairs tik būtiski. Lobijs pēc būtības, jā, ka tas ir vai konkrēts aprakstīts lobijs, vai tas ir sociālā mēdīja lobijs, kas ir kaut kāda tāda plūsma, bet jebkurā gadījumā tas ir kaut kāds lobijs. Jā, bet tas, ka politiķiem ir jāskaidro savu lēmumu, tas nenoliedzami arī ir skaidrs, jo nenoliedzami, ka bieži ir tā, ka labi lēmumi vienkārši norakti kaut kādā netiek plūsmā. Izprasti sabiedrībā, jo nav jau laika tā iedziļināties, kādēļ bija tā. Jo līdz lēmumam jau tu nonāc kaut kādu apkopojot informāciju ilgu laiku, un tad ir lēmums. Un ja cilvēks redz tikai to gala soli, un viņš neredz tos visus iepriekšējos soļus, viņam šķiet, ka tas lēmums ir nepareizs, bet varbūt nemaz citādāk nevarēja. Tas ir... piemēram, izglītības reforma. Jā, apturējām mēs viņu tās skolas, tā kā nevar saprast, vairs likvidē, nelikvidē, kas tur būs, bet risinājums kaut kāds ir vajadzīgs, jo ir skaidrs, ka sistēma līdz šim kā pastāv, viņi dod sliktus rezultātus, tā kā viņi ir pēc būtības jāmaina. Un tad mēs apturam, nedaram neko, un šobrīd ir tāda tā kā apstāšanās, un neviens tam negrib ķerties klāt tai asai tēmai. Tādas ir vairākas, ne jau tikai izglītība. Man ir jāatzīst, ka ir kāda joma, kurai es neesmu ļoti sekojusi, tā ir izglītība. Man ir tā, ka man vienkārši bērns ir izaudzis un vairs nemācās skolā, un es neesmu izglītības profesionāls, nekad neesmu tajā jomā strādājusi, līdz ar to es nebūšu kompetenta tieši to jomu komentēt. Labi. Uz šīs jaukās nocis tad arī beigsim šo sarunu, kad redzēsim to, ko mēs zinām, un to, ko nezinām. Tas, lai paliek, jā. Bet paldies, dažas interesantas domas par sociālajiem tīkliem, kas man arī varbūt būs izpētes vērtas, teiksim tā. Labi, paldies.